Es Bruknā pats neesmu bijis, bet es zinu, ka to vietu ir izveidojis Andrejs Mediņš, kuru es pazīstu jau no 17 gadu vecuma. Pareizāk sakot, kad man bija 17 gadi, mēs iepazināmies. Mēs kopā gājām uz svētceļojumā uz Lielvārdes baznīcu. Tas, ko viņš man teica, ir tas, ka mēs neesam radīti veiksmei, bet radīti ticībai. Un tas kaut kā man tiešām iedeva arī iekšēju mieru, respektīvi, ka nevajag nekur skriet, tāpat viss atnāks. Nevajag ar elkoņiem grūst līdzbiedrus malā. Es zinu, ka viņš manī modina visaugstāko. Vienmēr, kad es viņu satieku, es tā kā esmu tuvāk. Piemēram, viņš atbrauc pie mums uz Jaunpili un kaut kā mēs parunājam. Viņš parunājās ar manu sievas māti, ar mani parunājās un pateica bērniem pāris vārdus. Un tā bija stunda aptuveni, viņš aizbrauc. Un es sapratu, ka manā pēc vecāku uzvedības un pēc manas sievas vecāku un pēc bērnu uzvedības es sapratu, ka ir noticis kaut kas ļoti liels mājā. Un es domāju, ka tā viņa klātbūtne Bruknā arī dod tiem pārējiem cilvēkiem droši vien arī līdzīgas sajūtas. Man liekas, ka Brukne ir spēcīga ar to, ka tur nav nekādi medikamenti un tā tālāk. Un var sakot, ka tas ir liels pierādījums, ka Dievs ir katrā, ka mīlestība ir katrā. Vienkārši ir jāmāk viņu pamodināt.